Projekts 15 Jukušu salas ir ļoti ambiciozs un ir veltīts PSRS 20 gadu jubilejai, bet ļoti netradicionālā formā. Tie ir mūsu subjektīvie stāsti par cilvēkiem, par to, kā viņi jūtas, par to, ko viņi ir ieguvuši, ko viņi ir zaudējuši. Kas ir tas interesantais, kas ir noticis. Tas nav izvērtējums politiski vai ekonomiski. Tas ir tas, kā jūtās dzīve cilvēki šobrīd. Projektam ir mājas lapa, kas saucās www.15matchsheep, tātad šīs 15 jukušās salas. Tā ir latviski, krieviski, angliski, kur šie stāsti tiek publicēti un fotogrāfijas. Un tas mērķis ir tieši kā lai saka, šo postpadomju mentalitāti, cilvēku stāstus un to, nosauksim tā, eksotiku, parādīt pēc iespējas plašākai publikai, jo, kā mēs zinām, ļoti liela daļa pasaules, visu bijušo Padomju Savienību vēl joprojām uzskata visus par krieviem, ieskaitot mūsu un visus pārējos, kas, protams, ir pilnīgs absurds. Jā. Tā nu ir sanācis, ka visu savu iepriekšējo radošo darbību man ir nācies braukāt pa bijušo Padomju Savienību. Tās ir bijušas filmas, tie ir bijuši televīzijas raidījumi, un vienmēr tur ir atradušies visi interesantākie un aizraujošākie piedzīvojumi. Šodien no rīta domāju, tev ir 364 stāsti, jo kuru stāstīt. Un es no rīta gāju skriet un meklēju zeķis, ko uzvilkt, un atradu, skatos, kaut kādas, kas tās pa zeķēm. Un pēkšņi es atcerējos, pareizi, tās man uzdāvināja. Kirgijas robežsargs, un tad es sapratu, par šīm zeķiem tas jau atkal ir atsevišķs stāsts. Un tas ir stāsts, kā reiz no šī projekta, no Jukušu avju projekta. Jo tur bija situācija, ka mēs braucām vasarā uz Ošu, kurā bija tikko beigusies kara darbība, un mēs braucām ar Taģikstānas pusi un gājām pa kalnu pārēju. Un tad, kad mēs esam tos 12 kilometrus nogājuši, tad izrādās, ka jau statums, elektrības nav, un tie, Kirgijas robežu postenis pasaka, mīļie, griezieties apakaļ, iet projām, šeit ārzemniekus mēs cauri nelaižam. Un tad, protams, pamazām, neviens jau tur nav zvērs, mums tur atļauj pārnakšņot tajā robežu punktā, bet no rīta mūs sūta apakaļ. Un mēs ejam, bet īstenībā jau mums jātiek uz to Kirgistānu, mums jau tas azarts iekšā ir, ka mums vienalga jātiek. Un mēs domājam, ko lai dara? Un tā pirmā mašīna, ar kuru mums lika braukt apakaļ, jo tur brauc tomēr kaut kāda mašīna, tā iesēdās dubļos. Un mēs fiksi skrienam apakaļ, forši skaidrs, ka mēs uz turieni netiekam, lai viņi mūs sūta uz to Kirgistānu. Un, lai mēs vairāk iežēlinātu tos robežsargus, man Jānis saka, krītu dubļos. Un tad es arī tajos dubļos iekritu, atgriežos apakaļ. Un tas priekšnieks saka, nekā, nomaini drēbes un ej atkal apakaļ. Vajag mēģināt arī caur sajūtām kaut kā saprast tās lietas, kas mums ir notikušas. Ne tikai ar sausiem faktiem, ar mēdīju ziņām, ko neviens principā vairs nelasa, vai arī viņām netic, jo uzreiz jau izskaidro, kurš mēdījis ko saka. Ja? Tāpēc tāds vienkārši liecinieks no malas, tas ir ļoti svarīgi. Un, ja man ir jāizvērtē kaut kāda sava vieta, kas es esmu, tad es saku, ka es esmu godīgais liecinieks.